Valmieras Tūrisma informācijas centrs saņēmis kvalitātes zīmi Q Latvija, ko turisma nozares uzņēmumiem izsniedz otru reizi. Projekta Q Latvija mērķis ir noskaidrot labākos pakalpojumu sniedzējus. Kā skaidro Turisma valsts attīstības aģentūrām, ir pakalpojumu sniedzēji, kamēr kvalitāte viss ir kārtībā un viņi spēj iegūt kvalitātes zīmi ar pirmo piegājienu. Ir tādi, ka šās kvalitātes projekta ietvaros ir apzinājuši savas vājās vietas un uzlabojuši sniegto pakalpojumu līmeni, bet ir arī pakalpojumu sniedzēji, kuri kvalitāti nespēja uzrādīt, un tieši tādēļ projekta Q Latvija būtība atklāt reālo situāciju un palīdzēt tai mainīties. Valmieras Tūrisma informācijas centrs ir viens no 9 uzņēmumiem un organizācijām, kuri kvalitātes zīmi saņēmuši. Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistiem, tāpat kā pārējiem pretendentiem, bija jāsagatavo esošās situācijas raksturojums kvalitātes nodrošināšanas jomā, jāveic pakalpojumu ķēdes analīze, jāveic klientu apmierinātības aptauja, jānodrošina klientu sūdzību vadība, jāveic darbinieku aptauja, kā arī jāsagatavo rīcības plāns kvalitātes pilnveidošanai. Pretendenta kvalitātes kontroli veic arī anonīms kontrolieris, jeb tā dāvētais slepenais pircējs. Vēl tikai līdz rītdienai 31. augustam iespējams iesniegt fotogrāfijas konkursam Valmiera 4 gada laikos. Konkursa mērķis ir atlasīt mākslinieciski kvalitatīvas fotogrāfijas, kas atspoguļot Valmieras pilsētu un kuras būtu iespējams izmantot pilsētas informatīvo materiālu un izdevumu sagatavošanai reprezentācijas vajadzībām. Konkursā iesniegtos darbus izvērtēs žūrija, kuras sastāvā ir gan pašvaldības pārstāvi, gan profesionāli fotografi un ar mākslu saistīti cilvēki. Fotogrāfijas tiks izvērtētas 4 konkursa kārtās. Pretendents, kurš pēc visām 4 kārtām tiks atzīts par uzvarētāju, saņems naudas balvu 100 latu apmērā. 2. vietas ieguvējs saņems naudas balvu 75 latus, savukārt 3. vietas ieguvējs 50 latus. Par katru foto attēlu, kas tiks izstādīts kopīgajā izstādē, tās autors iegūs atlīdzību 10 latu apmērā. Tāpat katrā kārtā tiks piešķirta skatītāju simpātija balva. Skatītāju simpātija tiks noskaidrota elektroniskajā balsojumā portālos valmiera.lv un draugiem.lv /Valmieras pilsēta. Konkursa noslēgumā tiks rīkot arī foto izstāde, kurā būs skatāms par labākajām atzītās fotogrāfijas.